Es esmu Edgars Vīgants, Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors un arī zaļā certifikāta komisijas loceklis. Kārtējo reizi negaidīti ir iestājusies ziema, un tāpēc varbūt dažas lietas, kas ir varbūt aktuālas arī viesu mājām, un īpaši varbūt tādām, kur paši saimnieki nedzīvo visu laiku uz vietas, dažas tehnoloģiskas lietas, ar ko man pašam ir nācies arī šajā sezonā sastapties manā nekustamajā īpašumā, kur pa ziemu parasti neviens patstāvīgi nedzīvo. Es gribētu pastāstīt varbūt par divām lietām. Par pašregulējošiem pretaizsalšanas kabeļiem, kuri ļoti labi un energoefektīvi var pasargāt no aizsalšanas ne tikai tos cauruļvadus, kas varbūt nekurinātā mājā pa ziemu ir palikuši mājas iekšpusē. Ja, teiksim, ir viesu namiņi, kur ir ūdens, bet kas ziemas laikā netiek apkurināti, kurus nebūtu racionāli tērēt enerģiju un apkurināt, bet ir kaut kādas ūdens vadu sistēmas, tad ar šiem pretaizsalšanas kabeļiem var ļoti efektīvi pasargāt dažādos veidos, gan aptinot, gan arī tagad ir jaunas tehnoloģijas, kas ekonomē kabeļa garumu, jo kabelis maksā naudu, ka šo kabeli var ievadīt iekšā cauruļvadā, un tādā veidā gan kabelis ir pasargāts, gan arī cauruļvads ir pasargāts no aizsalšanas, un līdz ar to varbūt arī saplīšanas. Tāpat efektīvi var aizsargāt, teiksim, āra laistīšanas krānus, kas parasti no ēkas tiek izvadīti ārpusē. Un arī tad, ja ēka tiek apkurināta, šie āra krāni ir pakļauti āra gaisa iedarbībai un mīnus grādos viņi aizsalst. Arī ar šiem pašregulējošiem pretaizsalšanas kabeļiem var tos attiecīgi pasargāt no saplīšanas, aizsalstot ziemā. Otra lieta, ko es gribēju pastāstīt, kas varbūt tehnoloģiski nav liels jaunums, tas ir attālināta sistēmu vadība, kas mūsdienās ir jau kļūsi pieejama arī maziem patērētājiem. Ja agrāk, teiksim, šīs automātiskās vadības sistēmas vairāk izmantoja lieli uzņēmumi lielām ēkām, jo tas bija dārgi. Vieglāk, teiksim, risināt arī tos inženieru tehnisko apkalpošanu, bet pašlaik es sev pa prieku konstatēju, ka šīs tehnoloģijas ir kļuvušas gan cenas ziņā pieejamas, arī ģimenes mājām, kas varētu būt arī viesu namiem. Un tā cena ir ļoti pieņemama, un tas dod iespēju no attāluma, patiesībā no jebkuras vietas, veikt nepieciešamās darbības, kaut ko ieslēgt, kaut ko izslēgt. Visvienkāršākais tas ir tad, ja tas ir saistīts ar iekārtām, kuras darbojās ar elektroenerģiju, bet tas var būt arī gan apkuras iekārtas un citas lietas, teiksim, granulu katlu var ieslēgt. Mūsdienās visērtāks, teiksim, ēkās, kurās varbūt ziemas periodā nepārtraukti nav viesi vai kāds neuzturās, tad viņas var ātri uzsildīt, pietiekami ātri ar gaisa siltumsūkņiem, kas ir salīdzinoši, es neteiktu lēti, bet pieejami, ja salīdzina ar citām apkuras sistēmām, un viegli salīdzinoši uzstādāmi. Un šādā veidā no attāluma mēs varam pat nebraukt uz to objektu, attiecīgi paredzot laiku, cik teiksim, ja ierodās viesi, ja viesi ierodās 12, mēs attiecīgi izrēķinam, cik stundas mums iepriekš jāieslēdz šīs iekārtas. Tāpat karstā ūdens sildītāji var attālināti ieslēgt. Saimniekam speciāli nebūtu jābrauc, ja saimnieks dzīvo kaut kur citur, pieņemsim Rīgā. Arī sniega tīrīšana vai precīzāk nokausēšana var veiksmīgi tikt risināta ar kabeļiem, kuri ir attiecīgi iestrādāti zem lieveņiem, zem kāpnēm, zem gājēju celiņiem un arī zem piebrauktuvēm, ir īpaši tad, ja piebrauktuves ir slīpas, ja jābrauc kaut kur ir vai nu garāžā, uz leju vai uz augšu, tad ziemā ir svarīgi, ka
ir iespējams sniegu un ledu nokausēt, un to var izdarīt pietiekami efektīvi arī iestrādājot tajā ceļa vai attiecīgajā segumā attiecīgi apsildāmos kabeļus, kuri netērē visu laiku elektroenerģiju, bet tērē elektroenerģiju tikai tad, kad tas ir vajadzīgs. Protams, ka ja ir periodi, ka snieg katru dienu, tad varbūt tas ir saimniekam jāizvēlās, vai kurā brīdī viņu ieslēgt un kad izslēgt, bet tas ir ļoti ērts un efektīvs un arī veids, kā nodrošināt drošību viesiem, ja viņi ziemas laikā apmeklē viesu namus. Ir vēl viena interesanta lieta, ko es gribētu pieminēt pie energosistēmu regulēšanas. Es pats pēc sevi zinu, ja es ierodos kādā viesnīcā vai viesunamā, es parasti pats uzreiz mēģinu pagriezt visus krānus, ko var paregulēt, gan dvieļu žāvētāju, gan radiatoru krānus un saprast, vai viņi silst, kādā pakāpē viņi silst. Bet ja mums sistēma ir pareizi noregulēta vai apgādāta ar automātisku regulēšanu, tad to nedrīkstētu darīt. Un tagad ir pieejamas jaunas sistēmas ar regulātoriem, kur nepiedarošs vai teiksim, klients ierodoties, viņš vairs nevar izregulēt vai mainīt šo iekārtu iestatījumus. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi un būtiski arī viesunamos, ja mums ir pareizi ieregulēta energoefektīva apkuras sistēma, tad lai neviens cits viņā nevarētu iejaukties. Un, līdzīgi šāda lieta ir problemātiska arī skolās un sabiedriskās celtnēs, bet tieši viesunamiem tagad tas arī varētu kļūt jau tīri finansiāli efektīvi, jo šīs iekārtas paliek lētākas, drošākas un efektīvākas. Jaunās iekārtas vairumā gadījumu jau ir bezvadu savienojumos, un ja teiksim, mēs istabā ierīkojam temperatūras devēju, tad mums nav jāvelk vadi, arī radiatoru regulātori darbojās Wi-Fi režīmā, ko ir ļoti viegli, ērti uzstādīt un nav nepieciešams vilkt vadus uz katru iekārtu un visas savienot. Es varu minēt no savas pieredzes, teiksim, vienu piemēru konkrēti, kā ļoti vienkārši vai viens no vienkāršākajiem variantiem ir izmantojot tā saucamo viedo rozeti, kas ir redzama attēlā. Mēs viņu vienkārši iespraužam parastajā rozetē un mēs varam no sava mobilā telefona attālināti šo rozeti ieslēgt, kad mums tas vajadzīgs, un izslēgt, kad mums vajadzīgs. Mēs varam ieregulēt, lai viņa automātiski pēc noteiktā grafika ieslēdzās un izslēdzās mums vajadzīgajā laikā. Un ar šādu mazu iekārtu, kuru tas gan bija ar atlaidi, nopirku pa 15 eiro gabalā. Un tas tiešām nav dārgi, un viņas darbojās ļoti efektīvi. Es, teiksim, esmu nopircis 3 šādas viedās rozetes, un tas man pietiek, lai teiksim, ja es ziemā taisos doties uz manu neapkurināmo lauku īpašumu, es laicīgi varu ieslēgt gan ūdens sildītāju karstam ūdenim, gan apkuri, un attiecīgi paskatoties, cik augsts ir ārā un cik augsts ir, es attālināti redzu arī to temperatūru, kas ir ēkā. Es izrēķinu, cik stundas iepriekš man ir jāieslēdz tas, lai man ierodoties būtu silts viss un mājīgi un patīkami. Vienkāršākais risinājums būtu likt iekārtu, kādas agrāk lika pie datoriem gandrīz vienmēr, bet tagad tīkla svārstības ir mazākas, un tagad parasti pie datoriem vairs viņas neliek, respektīvi tas ir iekārta, kuru pievienojot, ja tīklā zūd spriegums, šī iekārta spēj nodrošināt kaut kādu laiku atkarībā no iekārtas jaudas. Tas varētu būt vairākas 10 minūtes vai arī vairākas stundas. Parasti šie atslēgumi laukos mēdz būt ilgāk, ja pie vētrām, bet tad ir jāizvērtē tā situācija.
cik ilgam periodam mēs esam gatavi investēt iekārtās, kuras mums var nodrošināt spriegumu arī tad, kad tīklā spriegums pazūd.